Ja jums ir apnicis jūsu priekšnieks, vienīgā izeja ir dibināt savu uzņēmumu. Tieši tā. Ja mums būtu vairāk uzņēmumu, mums visiem būtu labāk. Valstī būtu vairāk nodokļu, varētu būvēt vairāk ceļus, skolas, slimnīcas un koncertzāles. Šis ir raidījums Tava darīšana, un mēs jūs aicinām doties mums līdzi un iedvesmoties darīšanai. Tu vari pārdot savu produktu jebkurā pasaules vietā. Jāsaprot, tas tavs klients arī. Mēs tur dabūjām vienu aktīvu klientu un vienu potenciāli lielo zivi. Tas, kas notiek manā uzņēmumā, tas ir cita nauda, tas ir resursi. Principā ražošanā tev jāiztērē nauda, pirms tu viņu dabū atpakaļ. Bieži vien tā nobīde ir 2 līdz 3 mēneši. Ja tu pats ar deksmu zini, ka tas produkts vai nu ir veselīgs vai labs, tad es domāju, ka ir jāiet. Kuldīgas novadā ir Snēpeles pagasts, sen apdzīvota vieta, kas pirmo reizi vēstures dokumentos ar Pajuldes vārdu minēta vēl 13. gadsimtā. Šodien Snēpele ir pazīstama kā strausu un kazu audzētava. Saimniecība Nornieki ir viens no spilgtiem stāstiem, ka Latvijas laukos var paveikt īstus brīnumus, attīstot kaut ko oriģinālu, neierastu un ar laiku pieprasītu. Tiesa, tas nenotiek ātri. Pēteris šeit aktīvi saimnieko jau vairāk nekā 12 gadus. Kā ienāca prātā par strausiem nodarboties? Nu, bija tā, ka es vienmēr kaut ko esmu darījis tā kā vairāk uz sevīm. Tad bija kaut kāds 2008. 2009. gads, kad mums nobankrotēja ģimenes uzņēmums, kad bija grāmatnīcas un kancelēs preču veikali. Laukos visu laiku kaut ko gribēju darīt, bet visu laiku nepietika laika tam, jo bija citas lietas. Jā. Un tad, kad viena lieta izbeidzās, tad vienā rada sajietā satika brālēnu, kurš teica, ka es nākošu nedēļu braucu skatīties, kā strausas audzē. Un es viņam aizbraucu līdzi. Aizbraucām, tieši pēc nedēļas aizbraucām, un tad, protams, kad tu sāc par kaut ko interesēties, tad viss tā informācija sāk velties, un tad nākošā gada 1. aprīlī pirmie strausi bija šeit. Ferma un restorāns Strauss un Kaza. Dibināts 2005. gadā. Šobrīd strādā 5 darbinieki. Apgrozījums 160 000 eiro 2022. gadā. Kādu Pēters redz savu uzņēmumu pēc 5 gadiem? Saglabājot esošo piedāvājumu, bizness ir efektīvāks un vēl pelnošāks. Mums ir pilns process, mums ir strausu ģimenes, kas dēj olas. To viņi dara no aprīļa līdz augusta beigām, tad mēs liekam inkubatoros, tad mēs inkubējam, tad viņi aug. Un tad no 1 gada līdz 2 gadu viņi dodas ceļojumā uz Rīgu pie klientiem un vēl uz restorāniem. Kā ir vieglāk taisīt tādu uzņēmējdarbību, par ko tu visu zini, vai tieši labāk sākt par to darīt, ko tu neko nezini? Laikam jau labāk sākt par to, ko tu neko nezini, un tad tu nezini, no kā baidīties, un tad tu ceļā mācies no tām kļūdām, jo man liekas, ja tiešām visu to informāciju, ko es zinu, tagad var nobīties droši vien. Jo, ko domā, ka viņam visi jānogan. Viņam brilles vajag varbūt? Jā, viņam kaut ko spožu vajag. Strausam vispār knāps nav ierocis. Ierocis ir kājas, un kājas pēriens var būt līdz 7. Bet tas ir, viņam trāpās ieknāpt, bet viņš kaut ko spožu, brilles tur labprāt paņem vai kaut ko, bet pa lielo viņam tas ir tāds pasaules izzināšana, un kāja ir ierocis. Viens jautājums ir, kā pārvaldīt uzņēmumu, kurš aug lielāks un lielāks. Otra lieta – uzņēmuma nosaukums, ko iesākt ar dažādajām apakšnozarēm un aktivitātēm, kas izauguši apkārt pamatbiznesam. Saukt visu vienā vārdā? Izgudrot katrai lietai savu nosaukumu? Tad mums bija Nornieki, tad bija strausu ferma, tad nāca vēl Kazas klāt, un tad bija restorāns, ko sākumā mēs nevarējām. Pirmo vasaru visi brauc un saka, kad jūs taisīsiet to restorānu, viņi pēduši. Un tad mēs sapratām, ka viņi vajag nosaukt kaut kā. Un tad mums bija ar putniem sākumā restorāns. Jā, tā kā. Un tad sākās baigais sajukums. Nornieki, strausu ferma, kazu ferma ar putniem. Un kas mēs esam tad? Un tad piesaistījām mums palīgus un nonācām pie tā strausa un kaza, visiem saprotami, nesajaucami. Tā arī ir gudra lieta. Nesaukt uzņēmumu zīmolu vārdā. Kāpēc?
Tāpēc, ka zīmols var mainīties, zīmols ir tavs intelektuālais īpašums, viņu var pirkt un pārdot, ja kas. Jā. Savukārt, ja tev uzņēmums saucās tā kā zīmols, tajā brīdī tev pazūd elastīgums. Bet vispār tā ir apdomīga lieta jau laicīgi uzņēmumu nesaukt tāpat, kā saucās tavs zīmols. Jaunam uzņēmējam ir vēl kāda problēma. Dažreiz tā ir ideja pārbagātība, jo reizēm šķiet, ka tu nespēji visas ieceres un plānus piefiksēt, kur nu vēl realizēt. Pēters mēģina pārliecināt pats sevi, koncentrēties uz dažām būtiskākajām lietām un neļauties citu ideju vilinājumam. Man netrūkst idejas, un tev viss liekas, viss ir labs, un tu iesāc to un to, un tu, nu, tur ir, un tur reāli ir, un tas ir jādara, ne? Un tāpēc šobrīd ir tāds koncentrējies, Pēterī, koncentrējamies uz vienu lietu, koncentrējamies, un tas man ir, to es katru dienu sev atgādinu. Es darīju tā, ka, ja man ienāk kaut kas prātā, tad, un es vienmēr sevi pats mierināju, tā kā neuztraucies, viss tiek piefiksēts. Pierakst uz lapiņas un ieliec tie kastītē. Un tajā brīdī tev ir tāds sirdsmiers lielāks, ka tu zini to, ka, ok, nu viņš tur ir, tad, kad man būs laiks, es tam pieķeršos, un, protams, kad pēc tam tu pēc kāda gada tu pāršķirsti un tev liekas, nu jā, nu, un varbūt arī labi vien ir, ka es šo nedarīju, jo, kad tajā brīdī tas likās kaut kas ārkārtīgi svarīgs un labs un peļņu nesošs, bet, nu, izrādās, ka varbūt arī ne. Strauss un kaza lielā mērā ir attiecību stāsts. Ar klientiem, kuri atbrauc ciemos, ar partneriem, kuri pērk Pētera ražotos produktus, ar piegādātājiem un daudzām citām pusēm. Vai ar visiem ir iespējams uzturēt personisku saikni? Tas ir gan labā lieta, man liekas, personīgas attiecības, gan grūtā lieta biznesā, jo personīgās attiecības šeit man ir svarīgas, bet personīgās attiecības viņi ļoti daudz gaida no manīm, vai ne? Un kā jau es kaut kur teicu par to, ka nodeleģēt saimnieku, sajūtu, nu, to nevar, nu, tas ir ļoti grūti izdarīt, Uzņēmēju gēnu Pēters sevī jūtas jau kopš bērnības. Viņš šaubās, vai katrs cilvēks var būt uzņēmējs, bet piekrīt Jāņa teorijai, ka katrs tomēr var pamēģināt izveidot savu biznesu, lai redzētu, kas tur vispār sanāk. Vai, Pēter, tu varēji iedomāties bērnībā, ka tev būs strausu ferma? Nē, ka strausu fermas nevarēju iedomāties, bet tas, ka kaut ko es esmu visu laiku mēģinājis notirgot vai kaut ko, ka tam uzņēmējam jābūt tām īpašībām, ka viņš ir gatavs mēģināt, riskēt, atkārtot. Tāpēc man liekas, ka tomēr tur ir kaut kāds gēns vai zvaigznes vai kaut kas. Nu, jā, ja man jautā, vai kāds konkrēts cilvēks varētu būt labs uzņēmējs, tad es saku, ka to nav nekādīgi iespējams noteikti, bet un visdrīzāk, ka pēc 3 gadiem paliek tikai tie, kuriem acīm redzot ir bijis kaut kāds spējas vai raksturiezīmes vai iemaņas, un tad paliek tikai tie pāri, bet tādu no sākuma pašu fāzes es uzskatu, ka katram vajadzētu vismaz mēģināt būt par uzņēmēju. Katram cilvēkam vienkārši vajag piemeklēt savējo veidu, kā strādāt, savējo lietu, ko darīt. Ir tādi cilvēki, kas, piemēram, nepārāk labi strādā ar cilvēkiem. Tie cilvēki var būt individuāli uzņēmēji. Tā kā es teiktu, ka uzņēmējdarbība ir tik ārkārtīgi plaša lieta, kur pilnīgi katrs cilvēks sev varētu atrast. Vēl kāds praktisks padoms. Ja kāds prāto par lauku saimniecību, kas gribētu sadarboties ar restorāniem, būtu jāsāk ar restorānu apmeklēšanu. Pēters iesaka aiziet pie visiem iespējamajiem sadarbības partneriem, izpētīt ēdienkarti un mēģināt tajā ieraudzīt savu produktu. Saprast, kā vispār darbojas restorāns. Ja tu kaut vienu reizi bijis restorānā, tu saproti, ka restorānā ir porcija, kur ir viens gabaliņš. Vai tā ir rība, tad tu atrod vienu restorānu, kas ņem rības, tu atrod otru, kas ņem astes vāra, buljonos vai ko, un tas nav saprotams, bet laikam ir tas grūti, man liekas, ja tu pats tu mājās, kā tu paņem aitu, to vienu dienu es kotletes cepu, vienu dienu es vāru zupu, bet restorānā tā nenotiek. Kā mums jau neviens negrib ņemt, nav tā, ka negrib ņemt. Man liekas, Latvijas šefpavāri ir tik atsaucīgi uz Latvijas produktiem, bet tieši to viņš ņem, un viņš saka, man banketes tagad 30 cilvēkiem vajadzēs. Varēs? Nē, mēs tik tādu apjomu. Nē, to es nevarēšu. Un tad, ko tur? Kā jāmaina doma? Man liekas, tā doma pirmkārt ir jāsaprot tas tavs klients arī. Un jāaiziet varbūt uz to restorānu un jāsaprot, kāpēc tad viņš neņem, pajautāt, kāpēc viņš neņem, un ka viņš tu izstāstīts, ka restorānā tomēr nav katru dienu tā ēdienkarta nemainās. Man liekas, saprast to klientu, ko viņam vajag, un piegādāt to. Ko darīt tiem cilvēkiem, kuri dzīvo laukos? Viņi saka, te nekā nav, te nekā nenotiek, nav nekāda rūpniecība, te neko nevar.
Es tikko nezinu, man nekas nesanāks. Te man ir tā lieta, ka kadreiz, kad es mācījos ekonomiku, bija 4P, vai ne? Place, price, promotion, jā, un produkts, jā. Un tad man liekas, ka šobrīd viens no tiem 4P vairs nav tik svarīgi, un tā ir vieta. Un ja tev ir labs produkts pie mūsdienu pārvietošanās ātruma, pie izziņošanas, pie tā, kad tev obligāti... Nelaiž iekšā. Mēģinām vēl. Tad pie mūsdienu pārvietošanās ātruma? Gan pie informācijas, gan pārvietošanas ātruma, man liekas, ka tā vieta nav tik svarīga. Protams, kad tam atbilstošam produktam jābūt. Jā, nu, tur varbūt tās ikdienas baltmaizes te mežā nenotirgos vai kaut ko, jā, tā kā. Bet ja tas produkts ir tāds kā mums, un varbūt tieši tas miers ir tas, ko viņš brauc dažreiz šeit noķert. Tā kā, jā. Tā ir jāskatās. Ir jāskatās, vai izplatīšanas kanāli tev būs svarīgs faktors vai nebūs. Būtu ļoti grūti šeit kaimiņos uzturēt, piemēram, frizētavu. Savukārt ražot produktu. Es neredzu nekādu vispār problēmu laukos, jo tāpēc, ka ir taču mūsdienās izplatīšanas metodas, ir loģistikas, ir piegādes. Nu jā. Spilgta ideja, nu pat nodibināts uzņēmums, daudz foršu domu biedru, lieli plāni. Bet kā ir ar naudu? Tu domāsi par naudu, vai nauda tev ir svarīga? Es sāku par to domāt. Tagad? Jā, kaut kad bija baigi svarīgi procesi, un viss ir baigi interesanti, un viss ir baigi forši, bet kontā. Un tam ceļojumam un tam mēnesim vēl nesanāk, un tad beigās nav tik forši, jā. Nauda ir jābūt instrumentam. Nauda ir viens no resursiem. Bet vienlaicīgi ir jāsaprot to, ka uzņēmējs drusciņi ir... Kaut saka, viņam drusku ir jābūt personības dalīšanās kaut kādai nelielai funkcijai. Viņam ir jāsaprot, ka viņš ir gan darba ņēmējs, tātad viņš gan pelna algu, gan viņš ir kapitāla pārvaldītājs, vai ne? Viņš pārvalda resursus. Un arī es personīgajā dzīvē man ir ļoti svarīgi, lai tās ir atšķirīgas lietas. Es nekad nedrīkst uzskatīt, ka tā ir mana nauda, kas ir uzņēmumā, jo tikko es sākšu tā uzskatīt, tajā brīdī, diemžēl, bet es sākšu to naudu redzēt kā mērķi, nevis kā instrumentu. Es strādāju un es par darbu saņemu atalgojumu. Bet tas, kas notiek manā uzņēmumā, tas ir cita nauda, tas ir resurs, tas finanšu resurs. Un tā es uzskatu, ka būtu pareizi domāt, jo citādāk ļoti ātri var iedzīvoties mankārībā, pārmērībā, un gala rezultātā ir izpludināt uzņēmumu. Ko tu liksi mums darīt, Pēteri? Jāpiestum salmu klāt. Priekš kā šis jādara vispār? Nu, redzēt, kā viņš smuku uz reiziņām, liekas, kaut ko atrod labāku. Viņam kaut kāds garšīgāks ir iekšā, ja? Jā. Šeit ir 350 kazas, jā, tā kā, un tad mums vēl tur ir, kur augt, un vēl, nu, te ir daudz, kā es teicu, mums tagad ir tā infrastruktūra sabūvēta, un mums ir daudz lietas, ko mēs varam vēl, nu, kas rezervīti, jā. Jā, mums ir rezervīti, un mums ir ko darīt, lai tas būtu rentablāks bizness, tā kā. Tagad ir laiks produktivitātes celšanai. Jā, pilnīgi noteikti visās jomās mums ir produktivitātes, un vispār šis darbiņš, ko jūs darat, arī būtu jāiegulda vien 20 000 un to darīt robotiņš ik pa stundai nobraukājot, jā, tā kā piestumjot. Pētera ieteikums ir lekt savā biznesā tad, ja no sirds esi noticējis pats savai idejai. Ko tu ieteiktu cilvēkiem, kas skatās šo raidījumu, kur ir teiksim tā, uz robežas, kur nezinu, vai ir vērts sākt savu uzņēmējdarbību vai ne? Bet ja tev ir kaut kāda ideja, tad tev ir jānotic tā idejai, un ja tu pats ar deksmu zini, ka tas produkts vai nu ir veselīgs, vai labs, vai ļoti noderīgs, bez viņu vispār mājās nevar iztikt, nu tad es domāju, ka ir jāiet. Bet otra lietiņa. Protams, ka pirmie gadi noteikti tās ir investīcijas, gan laiks, gan nauda. Un tad pārslēgties to, ka tev tā ikmēneša tas ienākums, vai būs uzreiz tāds, tas to es gan negarantēju. Pirmajos gados ir jārēķinās drīzāk ar izdevumiem nekā ienākumiem. Un vēl, vai jaunajiem uzņēmējiem ir vērts aizņemties? Aizņemšanās ir jāskata ciešā saistībā ar uzņēmumu iecerēm radīt jaunu vērtību. Ja tu māki pievienot vērtību, tad aizņemties vajag, jo tāpēc, ka tad ir vairāk resursu, no kā to vērtību pievienot. Pašā sākumā aizņemoties, es parasti iesaku domāt tā.
ir jāpadomā aptuveni par tavēju vidējo izpeļņu, kāda tev varētu būt. Un tev ir jāpadomā par to, cik tad tu varētu ārkārtīgi sevi neapgrūtinot, cik tu varētu veltīt saistību sekšanai. Tad sareizini to ar aizdevumu mēnešu skaitu. Piemēram, Altuma gadījumā tie parasti ir 60 mēneši, 5 gadi, kad viņam to ir. Tad sareizini to naudu ar 60. Tā ir tā nauda, ar kur tu vari riskēt. Pat ja viss aiziet greizi, pat ja tu paliec uz mīnusā, tad nav traki, tev paliek saistības, kuras tu palēnām pamazām vienkārši nosakas. Kas vēl jāņem vērā tiem, kuri prāto par uzņēmējdarbību laukos? Laikam jau pats svarīgākais ir, ka agri vai vēl jūs kļūsiet par saimniekiem. Un tas nebūs biznesa pārdošanai vai nodarbošanās peļņas gūšanai, drīzāk dzīvesveids, kurā pamazām ieaug. Kā tu uztver savu uzņēmumu? Tu uztver viņu tā kā savu bērnu vai tā kā vienkārši papīru kopumu, kuru tu vari pārdot? Te ir divas lietas. Kaut kā šī uzņēmēja darbība jau ir piesaistīta vietai, un tai vietai man ir nozīme noteikti. Ja? Tāpēc drusku droši vien ir kā savs bērns. Un tev šis nav tāds uzņēmums, ko tu viņu uztājies, davai tagad pārdošu un taisi nākošo. Tu esi domāju par savu uzņēmumu kā par savu bērnu? Nē, nedrīkst domāt par savu uzņēmumu kā par savu bērnu. Jā, bet šis nav tas gadījums. Te ir pavisam cits gadījums. Jā. Nē, tas ir tādēļ, ka uzņēmumu vajag sakārtot tā, lai viņš būtu prece, bet tas nenozīmē, ka viņi ir jāpārdod. Ja vēlreiz vajadzētu visu sākt no sākuma, tu sāktu? Noteikti, ka jā. Man liekas, tik ilgi mēs arī dzīvojam, kamēr mums ir vēlme rakt kaut ko. Es uzskatu, ka tieši tā ir tā nevis bioloģiskā dzīve, bet tā ir cilvēka funkcionālā dzīve. Tik ilgi, kamēr tu gribi darīt. Pēc tikšanās ar Pēteri ir tāda iedrošinoša sajūta, kā arī es kaut ko varētu pasākt laukos. Savā zemē, savā saimniecībā, savā mazajā pasaulē, kur viss notiek pamazām, palēnām, bet pamatīgi. No Kuldīgas novada laižam tālāk Kurzemē, uz Ventspili. Šis gan nebūs stāsts par naftas pārkraušanu vai ostu, bet gan par metāla apstrādi. Precīzāk sakot, par precīzo metāla apstrādi. Uzņēmumā Metap viss ir ļoti precīzi un pārdomāti. Ražo metāla detaļas, ko izmanto mašīnu būves, kokapstrādes, iepakojumu ražošanas un daudzu citu nozaru uzņēmumi. Viss sākas, kad uz 12 gadus atpakaļ es dzīvoju īrijā, mācījos tur, un mans čoms no Ventspilī, viņš bija automehaniķis. Viņš man uzrunāja, saka, ka Pjotr, brauc atpakaļ mājās, taisīsim biznesu, nodarbosimies, ko tur ārzemes visu laiku. Tā mēs sākam ar viņu kaut kā garaža čubināties, tur viņš metinājas, meklē klientus, un tā izauga līdz biznesam. Metāla apstrādes uzņēmums Metap. Dibināts 2020. gadā, šobrīd strādā 20 darbinieki, apgrozījums 850 000 eiro 2022. gadā, eksportē uz Somiju, Lietuvu, Nīderlandi, Vāciju. Pjotr uzņēmums ir iekārtojies kādreizējā ugunsdzēsēju depo telpās Ventspils ostas rajonā. Izdevīga vieta uzņēmumam, kurš eksportē jau tagad un domā eksportu vēl paplašināt. Mārtiņš uzņēmumā nestrādā ar metāla detaļām, bet ar klientiem. Kāda ir viņa kā pārdošanas vadītāja pieredze klientu meklēšanā un kas varētu noderēt arī citiem jaunajiem ražotājiem? Metodas ir dažādas. Ir izstādes, kas ir dārgāks, veids, jo stendus jāgatavo, ja iet ar savu stendu. Varam iet arī pa taisno vienkārši tīkloties, populāri. Tad ir tiešā zvanīšana. Arī tas darat? Tas ir ātrākais un vienkāršākais, jo tev nav jāizglīto klients par pakalpojumu. Jā, viņš jau zina. Viņš zina viņu un vienkārši jau jāparāda, ka tev var uzticēties un ka tu spēj izdarīt, ko tu vari. Bet kā iesācējam pašam atrast pirmo klientu ārzemēs? Par viņu vēl neviens neko nezina. Nevienam nav ne jausmas, ka labākais metāla apstrādes uzņēmums ir piedzimis tieši te Baltijas jūras krastā. Man ir recepte. Tu vari pārdot savu produktu jebkurā pasaules vietā. Izvēlamies, piemēram, apvienotos Arābu Emirātu. Vienalga, nezinu. Paņemam savējo nozari, ierakstam Google Translate'ā, apskatāmies, pēc tam ieliekam Google attēlu meklētājā to, ko viņš tur ir iztulkojis, un ja tas sakrīt ar to, ko mēs ražojam, tas nozīmē, ka mēs to vārdu savienojumu esam atraduši pareizu, tad mēs ieejam Google kartēs, iezumējam iekšā apvienoto Arābu Emirātu kaut kādu kvadrātu, ierakstam meklētājā to, ko mums tulkotājs ir izmetis, un
tā parādīsies kaudze ar adresēm, kas ar kaut ko tam līdzīgi nodarbojas. Tur būs iekšā gan telefona numuri, gan e-pasta adreses. Tā ir? Un tu zvani. Mārtiņam taisnība. Es nezinu, vai tu izmanto to metodi, bet tas tā ir darāms. Caur Lijā var dabūt bez maksas un pārstāvniecības. Un tad pateikt, vismaz 5 miljonu apgrozījumus. Laiku nedaudz ietaupīt. Šādā veidā var trāpīt un izmakšķerēt zivis, kuras varbūt tā nevar dabūt. Ja par klientiem esam tikuši skaidrībā, nākamais solis – iekārtas. Ļoti dārgi, nauda visticamāk būs jāizņemās, un, lai to atpelnītu, būs jādomā par to, kā šos aparātus nodarbināt pilnībā. Tāpēc Piotra uzņēmumā cilvēki strādā 2 maiņās un tiek aprēķināta katras minūtes cena. Tā ir praktiski ar jebkurām iekārtām, bet īpaši svarīgas ir dārgām iekārtām. Jo tāpēc, ka tā to efektīvi izmanto to viņas funkcionālo to laiku. Cik tu daudz viņu var nodarbināt un kā tu nodarbini, vai tev tur stāv viens cilvēks uz vienu iekārtu, vai viens uz 2, vai stāv dārgs cilvēks, lēts cilvēks, vai robotroka. Tas viss ietekmē minūtes cenu. Jūs rēķināt tiešām tajās minūtēs? Nu, jārēķina. Kocinieki arī rēķina minūtēs, Mācamies vēl rēķinam, jā. Un no šīm minūtēm gala rezultātā izriet katra produkta cena. Komplicēta būšana, bet sākumā taču varētu darīt pavisam vienkārši. Paskatīties uz līdzīgu produktu cenām tirgū un mēģināt saražot tā, lai iekļautos šādā cenā. Tiesa, tā nevarēs saimniekot ilgi, jo var izrādīties, ka cena laba, klienti un pasūtījumi ir, bet bankas kontā 11. Mums ir kalkulators izstrādāts cenas, un tad pēc tā mēs rēķinām. Un arī atkarīgs arī no tā sērijas lieluma. Ja ir maza sērija, tad uzreiz ir lielāka laika rezerve un lielāks svars tam operatoram, kas ieskata to detaļu. Un ja ir lielāka sērija, tad ir vidēji lielāka noslodze iekārtai un līdz ar to minūtes cena ir lētāka. Šo podziņu jāspiež. Šito? Jā. Rezumē? Jā. Jā? Viss? Wow! Kaut ko neizdarīja, ne? Neizdarīja, jā. Es nepareizi nospiedu. Un tomēr būs jāieties kvalifikācijas kursos jūt. Tā ir. Operēt robotus, jā. Es domāju, mēs tev to varam piedot, jo tu tomēr neesi izgājusi vajadzīgo apmācību. Vairāki tavas darīšanas stāstu varoņi ir pabijuši biznesa inkubatorā. Tā ir vieta, kas domāta tieši iesācējiem un palīdz jaunajiem uzņēmējiem saprast, ko un kā darīt, kā sākt. 3 gadi pagāja inkubatorā un inkubatora palīdzību mēs iepirkam dažas iekārtas. Pašu robotu arī līdzfinansējuši. Un vēl mēs izmantojām izstāžu atbalstu izstādēm. Jā? Un kur jūs braucāt pariem? Mēs bijām Nīderlandē un Zviedrijā. Un kā jums tur gāja? Nīderlandē bija dzīvīgāk, jo tā kultūra tādas, vairāk tirgotāji. Mēs tur dabūjām vienu aktīvu klientu un vienu potenciāli lielo zivi, bet mēs ar viņu vēl strādājam, lai pierādītu, ka mēs varam saražot to, ko viņam vajag. Es iesaku jums izvēlēties tās pašas izstādes un aizbraukt vēl. To es esmu diezgan no vairākiem saviem konsultāciju klientiem dzirdējis, ka vienu reizi izstādē tas vēl neko nenozīmē. Otrā, trešā reize, tad sāk lēnām ar tevi runāt, jo tu tur esi bijis, un tad viņi zina, kad no tevis ir jēga. Tiem, kuri plāno strādāt ražošanā, neizbēgami nāksies domāt par robotizāciju, lai kādu daļu no procesiem automatizētu. Ja cilvēku vietā strādā robots, kurš nenogurst, neslimo, neprasa lielāku algu un neplāno pāriet darbā pie konkurentiem, vadītājiem sirds var būt mierīgāk. Viņš jau faktiski aiziet no operatora funkciju, kas ieliek izņem detaļu. Vienīgais, lai viņu labi izmantot, tad ir jāparedz, kad instruments var nolūst, tad ir jāspēj saprast, kurā brīdī jau sāk brāķis ražoties, vai jāparedz, ka viņš nomainās konkrētā brīdī. Un, faktiski vienu viņu atstāt riskanti. Tad ir jābūt kādam, kas pieskat vai nu vairākas iekārtas, vai robotus, vai kaut kādā veidā var detektēt pēc skaņas vai kā, kad tur kaut kas jau nav riktīgi. Topošajiem uzņēmējiem, kas gribētu strādāt ražošanā, Piotrs un Mārtiņš iesaka neaizmirst par biznesa finansēšanu, kas ir īpaši grūts posms visiem jaunajiem un nepazīstamajiem. Principā ražošanā tev jāiztērē nauda, pirms tu viņu dabū atpakaļ. Bieži vien tā nobīde ir 2 līdz 3 mēneši.
Protams, ar laiku tu to vari uzlabot, izmantojot faktoringu vai pēcapmaksas rēķiniem, bet tas koks ar 2 galiem. Tu esi jauns uzņēmums, tev īsti vēl neuzticās, apdrošinātāji nedod kredītlimits. Savukārt pārsvarā nozarē visi grib uz pēcapmaksām, tas, es teiktu, izaicinošākais. Protams, pēc tā visa ir daudz procesi, kam jābūt kontrolētiem. Vispār ir baigi grūti būt jaunajiem uzņēmējiem. Tiešām liekas tas, kamēr tu dabū to uzticības kredītu. Jā, kaut kādi gadi vairāki. Tas, ka tu esi labs, piemēram, metāla frēzēšanā, jo nenozīmē, ka tu esi labs spējā vadīt uzņēmumu. Tās ir pilnīgi dažādas lietas. Tā, ka, diemžēl, bet tāda diploma, ko tu varētu parādīt, uz kur ir rakstīts labs uzņēmējs, to tāda nav. To tev ar laiku iedod tavu klientu, tavs peļņas zaudējuma aprēķins un bilants no iepriekšējiem gadiem. Tā ka, diemžēl, bet tā arī ir, pirmie gadi ir pa plūstošajām smiltīm tad pārvietošanās. Katrs solis ir ārkārtīgi sarežģīts. Bet, jūs jau noteikti redzat ar laiku, jo tas kļūst aizvien labāk. Kas ir pats grūtākais biznesa ceļa sākumā? Izrādās runa nav nec par naudas vai klientu trūkumu, bet par laiku, kurš nemanāmi izgaist. Es būtu bišķiņ vairāk laimīgs, ja man būtu vairāk brīvāka laika un ja es varētu atvaļinājumu nedomāt par darbu. Tad vajag paši nopirkt biļetes un aizbraukt kaut kur, un tad tev vairs nav tā kā izējas. Cik sen tev bijis atvaļinājums? 5 gadus atpakaļ, kad es apprecējos ar sievām Filipīnām, recites. Un es izlūdzu telefonu, un pēc dažām dienām man tur raksta no ražotnes, ka mēs pazaudējam vienu klientu. Bet tu vismaz esi Filipīnās. Vismaz, jā. Jotra un Mārtiņa stāsts rāda, ka jaunā uzņēmēja ceļš, it sevišķi ražošanā, līdzinās garam skrējienam. Un tā laikā, neapstājoties, ir vēl arī jāspēlē šahpartija un jādzied uzmundrinošas dziesmas līdzjutējiem. Vārdu sakot, jābūt gatavam darīt daudzas lietas vienlaikus. Bet ko tu ieteikt tādiem cilvēkiem jauniem, kas domā, ka viņi gribētu kaut ko darīt, bet viņi nevar saņemties, nezinu. Vienam liekas, ka viņam nav zināšanas, tad viņam liekas, ka viņam nav naudas. Es varu ieteikt nebaidīties, noteikti mēģināt. Un grūtais brīdis, tas ļoti svarīgi nepadoties. Jo uzņēmējdarbības ir katru otru, trešu dienu ir grūti brīži, un tas ir svarīgi. Jāuzticas savai komandai, cilvēkiem, jādod viņiem, motivē viņus. Es man sieva, arī līdziepašniece un sieva, mēs abi divi kopā mājās vai viens otru atbalstam, vai sakam visu stop grūtais brīžus, bet pēc tam. Bet man liekas, uzņēmējdarbībā ir forši tas, ka tev ir tas grūtais brīdis, un tev kaut kas labs atnāk no otras puses, un pat negaidīt dažreiz. Un tā ir tāda spēle visu laiku tev. No vienas puses ārprāts tu kaut ko esi nokļūdies, un tur baigi slikti, un kaut kas cits atkal atnāk vietā. Jā, protams, jo pēc kurā grūtā brīža būs labs, pēc naktī atnāk diena, rīts. Ir tāds teiciens, ka beigās viss būs labi. Ja nav labi, tad vēl nav beigas. Šīs patiešām nav nekādas beigas. Mūs gaida vēl daudz aizraujoši biznesa stāsti, kas parāda, cik daudz cilvēks var panākt ar drosmi un uzņēmību. Turpināsim meklēt uzņēmumus, kuru piemērus var iedvesmot sākt savu biznesu arī citus.